Radio 4 krievu valodā un izplatīja viltu ziņas. Jūs mēlojat publiski, Ašaradena kungs, apgalvojat, ka minoritāšu izglītība nekur Eiropā nepastāv. Tā ir dezinformācija. Ir vispārējais princips, ka jo skaitliski lielāka ir minoritāte, jo plašāk šis minoritātes valoda tiek lietota izglītības sistēma. Par to ļoti viegli pārliecināties. Gan izlasot pamatdokumentus, gan arī valstu pārskatus par šo dokumentu īstenošanu. Bet jums tas neinteresē, protams, es saprotu. Vēl vairāk šis likumprojekts iet daudz tālāk nekā pat tādu valstu kā Francija vai Grieķija likumdošana, kuras vispār neatzīst minoritātes. Tas aizliedz privātas skolas. Piemēram, Parīzē darbojas privātas skolas, kur izglītība tiek īstenota franču un krievu valodā, un šīs skolas saņem subsīdijas gan no pašvaldībām, gan no valsts. Jūsu likumprojekts to aizliedz vispār. Vēl vairāk ir vesela virkne konkrētu starptautisku organizāciju rekomendāciju, kas ir adresētas tieši Latvijai. Ir gan vispārējās konvencijas konsultatīvas komitejas secinājumi, gan vairāku ANO komiteju rekomendācijas, gan arī ECO augstākā komisāra vēstules, gan arī Venecijas komisijas atzinumi. Vai kāds no jums to vispār lasīja? Vai jūs par to zināt? Faktiski to valdība slēpj vai pildīgi sagroza, kā tas bija ar Venecijas komisijas atzinumu pagājušā gada. Un jūs vēl runājat, ka jūs esat uzticīgi Eiropas standartiem. Nu, tāda Eiropieši acīm redzot esam. Un vispār apbrīnojama ir liekulība. Jo visam šīm institūcijām valdība sūta skaistus pārskatus, kuras melnus balta apgalvo, ka Latvijā tiek īstenota izglītība 8 mazākumtautību valodas. Varat apskatīties ārlietu ministrijas interneta vietnē, tur joprojām tās tiek apgalvots. Nu, kas par divkosību, kolēģi? Otrais, kas ir vēl svarīgāks, jūs neinteresē Eiropas standarti, bet jūs neinteresē arī praktiskā dzīve. Jūs vienkārši nezināt, kas notiek tajās skolas, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Šodien, tagad. Jūs tiešām domājat, daudzi no jums uzskata, ka tur visa izglītība notiek krieviski un gandrīz vai pēc Krievijas mācību programmu. Jūs dzīvojat kaut kāda stereotipa un mītu pasaulē. Jūs runājat par vienotu izglītības sistēmu. Šobrīd izglītības sistēma ir vienota, jo standarti ir vienoti, eksāmeni ir tie paši un visa valsts valoda, ka visi mācīsies kopā. Kā tas notiek? Nu, padomājiet ar galvu taču, kas mainīsies? Jo tie paši skolēni mācīsies tajās pašās skolas. Kā jūs samaisīsiet, kā jūs sajauksiet tos bērnus? Jo likumdošana to vienkārši neļauj. Jā, jau šobrīd vairāki bērni, kuras dzīvo krievalodīgas ģimenes, iet uz latviešu skolām. Daži veiksmīgi, daži ne, bet latviešu skolu administrācija nebūtu nevienmēr ir laimīga par to un cenšas tomēr ierobežot šādu bērnu skaitu skolā. Bet bērni būs tie paši. Tie paši bērni mācīsies Bolderājas skola vai tur Tengarāgas skola, no kurienes tur parādīsies latviešu bērni. Ko jūs runājat muļķības, ka tagad visi mācīsies kopā? Skolotāji. Nu, šodien mēs redzējām, kāda ir situācija ar skolotājiem. Protams, jūs tas arī neinteresē, bet ticiet man, ka skolas, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, problēmu ir 2-3 reizes vairāk nekā latviešu skolas. Un ar šo likumprojektu jūs vēl taisaties padzīt vēl veselu virkni skolotāju no šīm skolām. Kas tur strādās? Metodikas. Pēdējo gadu laikā patiešām vairākas skolas tika izstrādātas ļoti efektīvas metodikas, bilingvālas izglītības metodikas. Ministrijas atbalsts bija ļoti minimāls. Ministrija, kā vienmēr, drīzāk tur kontrolēja, prasīja, sodīja un tā tālāk. Bet šis metodikas ieguva ļoti augstu starptautisku novērtējumu. Tagad visas šis metodikas ir jāizmet miskastē. Atkal aizvakar. Atkal Ašaradena kungs, kas joprojām man rada savu skaistu muguru, nevarēja atbildēt ne uz vienu konkrētu jautājumu, ka viņam uzdeva. Mēs domāsim, kā šīs problēmas risināt. Neko jūs nedomāsiet un neko jūs neizdomāsiet.
Un kas notiks praksē? Mēs šobrīd redzam, ka ar ļoti nedaudziem izņēmumiem skolas pēc visam reformām nav spējīgas nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Un īpaši bērniem, kam dzimtā valoda nav valsts valoda. Un īpaši tas kļuva skaidrs pandēmijas laikā. Tātad vairākumam vecāku nav citu iespēju. Un bērnu izglītības kvalitāte vēl pasliktināsies un marginalizācija vēl pieaugs. Bet dažas grupas, tie vecāki, kam rūp viņu bērnu izglītības kvalitāte, vēl aktīvāk meklēs alternatīvas iespējas. Mājās izglītība, repetitori, tie paši skolotāji, ko jūs padzīsiet no skolām, mācīs ģimenes par vecāku naudu tos pašus bērnus, un jūs to vispār nespēsiet kontrolēt. Katru reizi valsts noņem no sevi pilnīgu atbildību. Tāpat, ka tas notiek ar medicīnu un ar vairākam citam jomam. Gribi ārstēties, maksā. Un tas pats notiks arī tagad ar video izglītību, ar sakuma izglītību. Gribi mācīties, gribi, lai bērns iegūtu labu izglītību, maksā. Un tā tas arī notiek. Nekādu pētījumu, kāda ir reāla izglītības kvalitāte, vienkārši nav. Un es atkal lasu anotāciju un es redzu melus. Valsts valodas centra dati apgalvo, ka visi jaunieši šodien runā latviski. Nav nekādu datu. Valsts valodas zināšanas nav pietiekamas, lai veiksmīgi konkurētu darba tirgu, vai lai iestotos augstskolas. Te ir tīri stereotipi un aizspriedumi, jums nav neviena skaitļa, kas to var pierādīt. Tātad, kāds ir īsts šo grozījumu cēlonis, pamats un mērķis? Mēs to dzirdējam tagad no ministres kundzes, lai visi domā vienādi. Tātad, un iepriekšējās sēdes mēs arī dzirdējam no dažiem kolēģiem. Kas ir tas pamats? Tas ir naids un bailes. Bailes, ka pārgriezes rīkli, kādam kaut kādas paranoidālas domas un tā tālāk. Bet, kolēģi, es izteikšos pilnīgi skaidri. Tas nav bailes no Krieviem un naids pret Krieviem tikai. Vienkārši tagad ir tāda situācija, ka Krievijas agresija Ukraina var izmantot kā ieganstu, lai sasniegtu savus mērķus. Bet būtībā tas ir naids pret un bailes no musulmāniem, gejiem un tā tālāk. Tas ir naids pret citādu. Tas ir bailes no dažādības. Un jūs, kas dēvē sevi par eiropeiski noskaņotiem, pat par liberāliem, esat kapitulējuši. Tā bailīga vai nīstoša iesaimnieka kunga priekšā. Tagad mēs redzam, kas ir īsts kardināls jūsu koalīcijā. Par krasu es neminēšu, te var būt dažādas versijas, un nav brīnums, ka jums neko neizdodas sasniegt un neizdosies. Jums atļaus te izkart tas varavīksnes karadziņus, bet tas ir viss. Jūs pat nevainīga Stambulas konvencijas ratifikāciju nevarat nodrošināt, jo jūsu koalīcija komandē pilnīgi citi cilvēki. Tie, kas ienist un tie, kas baidās. Es ļoti labi sapratu Šadurska kungu. Jūs patiešām, tas ir jūsu personisks krusta karš pret mazākumtautību izglītību. Un tagad jums jāpateicas Putinam, runāsim godīgi, ka beidzot jums ir iespējas iztenot savas idejas, ko jums neizdevās tur pirms 18 gadiem. Jāsaka, ka jums ir spēcīgie sabiedrotie, Šadurska kungs. Tātad, kolēģi, jūs it kā vēlaties panākt lojalitāti, integrāciju, bet jūsu izpratne vienīga lojalitātes pazīme ir vēlme asimilēties. Tā ir 19. gadsimta koncepcija, absolūti arhaiska koncepcija. Jūs vēlaties iznīcināt putinisma vidi Latvijā, bet faktiski jūs iznīcināsiet alternatīvu putinismu. Paldies!